Jūs braucāt pie manis, šodien es aizbraukšu pie kāda no jums ciemos. Galdnieka diena ir veiksmīgi aizvadīta. Paldies jums visiem, kas pievienojāt. Bija diezgan labs feedbacks. Paldies par atsauksmēm, paldies, kad bijāt. Piekritāt šitai mazai avantūrai un sakat, ka tas ir labi un pareizi un to varbūt vajag arī turpināt uz priekšdienām. Tad aizbrauksim kaut kur te pa mūsu pusi, pa Kurzemi. Aizbraukšu ciemos pie jūra uz Sārnati, un mums tad bija arī tāds jauns viesis, kā vispār zināms tāds Rudolfs Celms. Aizbraukšu arī uz Ventspils pusi un paskatīšos, kā tad citi strādā, kā ir iekārtots darbnīcas, un ko viņi domā par to visu, un varbūt pat kaut ko iefilmēsim. Nu redz, ciemos Sārnatē pie jūra. Pasties, ģimenes biznesa rullē. Šitā izskatās pie galvniekiem pēc šansē ar koku. Kurā gadā tu vispār sāki? Nu, šito visu. Šitā tika 2004. gadā uzbūvē. Nu, un kopš tā laika, cik reizes es pārtaisījis. Es domāju, gan. Nepārtraukti uzlabots. Man liekas, ka darbnīca īsti nekad nav gatava. Man liekas, ka pat ja es tur kaut ko savējā biju izdomājis, kad es, tur būs tā vai savādāk, labi, tur biezumē vēl un rikt varbūt tās stāv vietā, bet tā, kaut kāds beņķīts nāk jauns, kaut kādas jaunas prasības tur. Pa lielam jau tiek vietā. Vienkārši tev nāk viņi klāt. Telpa jau ir tik, cik ir. Jā, un tu, kā sanāk, tā sanāk. Būtu jau forši, tā kā multinēs uzzīmēt skečupiņā telpu, izlikt tur visus beņķīšus, un ja vajag 150 kvadrātmetrus uztaisīt 150, ja vajag 350 uztaisīt 350. Bet atceries, ka tur būs jākurina, tas jums būs jāliek.